Skafulpaika apkārtne, un lūk, pats kalns vienmēr tērpies dūmakā, miglā, un to tā, ka var labi saskatīt, kur viņi tur iet augšā. Wasdale Head. Šī ir automašīnu stāvvieta, un novietot automašīnu izmaksā 9 mārciņas dienā. Un, lai to skāpt augšā, arī vajag tās, arī visu dienu vajag, jo 4 stundās nevar paspēt, kas ir pa 7, tātad jāpērk pa 9, lai uzkāptu Skafulpaika virsotnē. Wasdale Head kārparks un dodamies iekšā pa vārtiņiem. Restītes, lai aitas neiet ārā no teritorijas. Skafulpaika apkārtne. 2,5 jūdzes tikai tajā virzienā. Blackwaters ezers. Kā redzams, diezgan daudz cilvēku šodien. Ejam tādā grupiņā. Visu laiku takas pirmo posmu sanāk doties gar upi, kamēr upe pagriezīsies, un tad ceļš tikai augšup. Jau tuvojos atpūtas pauzītē, tur augšā balkonā. Uztaisīšu 10 minūtes, paēdīšu kaut ko. Nedaudz pāri pusceļam ir nedaudz vairāk kā stunda riets. Līdz virsotnē varētu būt pusotru, 2 stundas. Atstāju aiz muguras saulaino Wasdale un dodos augšā. Skafulpaikā savalkās negaisa mākoņi. Tā kā aizvijās tur tālumā un ies pa kori tajā virzienā līdz pat virsotnei. Trepītes beidzās, tagad sākās šāds te serpentīns. Uz augšu aiziet. Nu vairs nav tālu virsotne. Sākās jau tāda riktīgi vējainā zona. Pamatīgs jau virsotnes vējš jūtams. Es tikko atnācu no turienes pa tādu stāvu taku. Un sāksies tāds līdzinājums plato. Un tad, kad beigsies, tad 15 minūtes jāiet pa līdzinumu. Šeit tāds plato, pilnīgi plakans, bet tā, ka vēl joprojām turpinās tajā virzienā, var redzēt, kur izstaigāts. Kāpiens pirms augšas, pirms virsotnes. No šādi tā izskatās augstākā virsotne visā Anglijā. Uzcelts tāds paaugstinājums. Nu, forši sajūta. Beidzot ir virsotne. Arī vējš pazuda diez kāpēc, bet šeit virsotnē nav vēja. Pa ceļam bija ļoti liels. Ļoti patīkami.
Lūdzu, turiet suņus pie saitītes.